Jēzus Kristus, klāt 2014. gada 1. Katoļu baznīcas vēstneša numurs. Intervija Dievs mūs mīl tieši tādus, kādi esam. Vatikāna ziņas. Francisks Klusina Kristus dzimšanas svētku vigīlijas mise. Baznīca pasaulē. Pāvesta rīta mises varēs apmeklēt arī vietējo draugu locekļi. Katoļu un pareizticīgā baznīca Krievijā kļūst saliedētāka. Jāatjauno katoliskā identitāte skolās. Latvijā. Uz viesībām aicina nabagus. Mūžībā aizgājis Liepājas bīskaps emeritus ārvaldis Andrejs Brūmelis. Satikšanās Ziemassvētkos Magdalēnas baznīcā. Izsludināts konkurss Mēs kalpojam savā draudzē. Atklāta labā gana darbnīca. Raksts pārdomām. Domās par altāri. Lasītājs jautā, priesteris atbild par privātām atklāsmēm un viltus gaišraģiem. Bērniem. Pirmais Jēzus svētceļojums. Ziemas oāze Madonā. Fotoreportāžā Gulbenes baznīcas 115 gadu jubileju. Sludinājumi. Turpinās Rīgas Svētā Antona baznīcas celtniecība Ķengaragā, tiek vākti ziedojumi. Svētdienas skola Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē sāksies no 16. februāra. 12. janvārī Ķīpseles klosterī svētā mise par slimniekiem un cilvēkiem, kuri cieš no atkarībām. No 13. janvāra aicināt uz neokatehumenālā ceļa kopienas katehēzēm. Rārsī ziemas uzņemšana maģistra programmās un katehētikas pamatkursā. Karitas Latvija brīvprātīgie tālāk izglītības seminārs 25. janvārī. Dieva žēlastība pilnu jauno gadu līdz nākamajam numuram.